Iesim tur. Mamma, ir jau pāri pusdienas laikam. Labi, iekodīsim. Kad beidzot. Tur nei! Es to čūsku neredzēju. Man, tu redzēji? Jā, bet ne ar acīm. Kāpēc man nav tāda spēja kā tev? Tāpēc, ka tu neesi mirusi. Mamma, Nu, nebrīnies. Spoks neesmu, bet nomiru gan. Kā tas notika? Un kāpēc tu nekad neatbildi uz maniem jautājumiem? Tad jau iznāk, ka nāve ir redzīga. Tu visu redzi. Tu arī ogu vietas redzi. Ja tu saki, iesim tur, tad ogas arī tur būs. Nu, kā tas var gadīties? Māmiņa vienmēr visu zina labāk. Klausi mammu un viss būs kārtībā. Tu arī klausīji savu māmiņu? Nē. Tāpēc mana dzīve ir tāda, kā tā ir. Un kāda tad ir tava dzīve? Kāda ir vecmāmiņas dzīve? Kāda vispār ir cilvēka dzīve? Panāc. Ko tu dari, māte? Pagaidi. To viņa sapratīsi. Nu, ko tu dari? Tā, uz kuru pusi ir mājas? Tāda arī ir tā dzīve. Es vairs nedzirdu, ka tu mācītos spēlēt. Tas harmonikas tikai gārds. Kad tad, kad vectēvs mir, man nepatīk. Bet es gribētu iemācīties spēlēt. Citādi es neko citu neprotu, kā tikai kazas ganīt. Nu labi, mēģināsim tev dabūt to akordeonu. Ko? Mirga. Un drīz būs pilns mēnesis, un Jānis atkal nevarēs gulēt un spēlēs. Jā, bet kāpēc ar viņu tā ir? Tādās naktīs viņš nepiedara pats sev. Kam tad viņš piedara? Zinu, viņš laikam ir apvainojies uz mani, jo es toreiz aizbraucu ar Edgaru uz Zaļumballi. Viņš man gaidīja. Tu biji apsolījusi? Nē, nu es nebiju apsolījusi, bet tā bija pilnmēnesis nakts. Tad lai gaida. Mamma, tu Jānim vēl ļauna? Vai visiem, ko tu mīli, ir jāmirst? Man arī? Mirga. Nu, ko tu runā?
Skuķēni. Jūs ar mani runājat? Vai tu tās ogas nopirki vai nes pārdot? Nesu uz tirgu. Pagaidi. Sarkana galvīte. Nu, pati salasīja. Jā. Vai nav bail vienai iet mežā? Vilks var aptvērst. Man tāda vecmāmiņa, kurai vilks griež ceļu. Es nerunāju par vecmāmiņu, es runāju par tevi. Labas odziņas. Garšīgas. Jūsu meitai vēstule, Zauerkundze. Nu? Personīgi. Elga! Nāc saņem vēstuli. Labdien! Ņemt jau visas, bet nav jau cukuru, ar ko ziemai savārīt to, ko uz kartītēm pārdot, tur jau knapi tējai viens sanāk. Bet Broklēns varēs tāpat. Viņas savāra, saliek mālu podos un nepelē nekā. Un tad, kad ēd, tad liek cukurbiešu sīrupu Nu, klāt. kā es nezinātu. Nu, tu skuķīt maz atceries, ko nozīmē īsta zapte ar cukuru vārīta, tā kā ulmaņu laikos. Tirgojat? Es ņēmu visas. Tūlīt? Cik tev tur ir? 12 litru. 12, tu saki? Jā. Izskatās mazāk. Tagad jau tādi ir laiki. Katrs cenšas otram kaut ko nokrāpt. Labdiena. Pagājušā nedēļa nopirku sviesta gabalu. Samaksāju lielu naudu, kaut ar tām reiksmarkām nekādas vērtības jau nav, bet nu tāpat taču pa zemi viņas nemētājās. Un jūs varat iedomāties, vidū biespiena klucis. Sviestiņš pirksta biezumā, es šito krāpnieci vēlreiz satiktu. Es viņai acīs iespļautu. Nu re, nu sagāja spainī. Un spainis ir 10 kilogramu. Nē, ja tik daudz, cik pat labam, tad ir 15. Kas tev, meitiņš? Nekas nav. Iedēļ. Nekas nav. Nekas nav. Viņš neko neraksta. Viņš ir kritis mammu. Man nav vīra un nekad vairāk nebūs saprot. Es esmu atraitni jau nedēļu, es pati to nezinu. Es esmu atraitni un es to nezinu. Kurš bērni? Bērni. Mētiņ. Kurš? Tas ir. Mīļo. Sogs tirgo. Jā! Man kā tādas pēdas, tik cits ar savām reiksmarkām ņem! Ej prom! Sveika, Mirga! Ko tu te? Es sogas tirgoju. Un tu? Tur tajā mājā Ūve dzīvoja, kamēr mācījās. Pie Zauerkundzes. Ej teikt viņai paldies. Zauerkundze, tāda pamaz auguma, viļņainiem matiem, ne? Jā. Zini, man laikam šķiet, ka viņai bēdas, viņai vīrs karā kritis. Ko tu runā? Vecais Zauers jau sen kā zem zemes. Nē, jaunajai. Tā. Tā gan varētu būt. Bet tomēr jāaiziet. Es tev braucot mājās varētu paķert uz asītes, lai no kājām jākāto. Nu, nē. Nu, kā zini? Man te vēl... Nu, nē, paldies. Armoņiks vairs nespēlē? Tu jau pats teici, ka saplīsušas. Ko te pērk un pārdod? Man teica, te notiek nelegāla tirdzniecība. Nu, kāpēc neatbildam? Mēs runājāmies. Un gros sāc no ogām. Tur bija Broklens. Iecirknī visu noskaidro. Nē. Viņi nesa ogas pazīstamai. Tu tai mājā. Zauerkundzei. Es galvoju. Jā.
Un kas jūs viens otram esat, ka jūs galvojat? Viņa ir man līgava. Nu, labi. Kungs galvo. Bet kas pats par putnu, tas nav zināms. Jānis Nārbuls. Zemnieks. Atbrauc uz tirgu ar āboliem. Ar nelegālām precēm netirgojam. Tur vajadzētu būt kvītī. Kā tu zināji, ka Zāle kundze man sodas paņēma? Nosapņoja? Ja pārdomā, man dzirgs iebraucamā vietā. Nu, nē. Paldies par palīdzību. Līgavaini. Jauks vakars. Kur tu? Paliec iekšā. Es arī gribu paklausīties. Tāds vesels, var uzkrist salnu. Uzvelc kaut ko? Salva. Kāpēc tu negribi, ka viņš ārā spēlē? Cik ilgi tas skuķis būs klāt? Droši vien. Ieva, viņš jau ir liels. Ja viņam vajag, lai pilnmēnes naktīs kāds sēž blakus, es pati to varu izdarīt. Vai tad tu nesaproti, ka viņam cita sēdētāja blakus vajadzīga? Cita. Un tad lai arī ir cita, nevis šitā. Zini, Uve, man ir tik grūti. Es saprotu. Mācies.
Uve. Uve. Es nevaru aizmigt. Es arī. Nu, stāsti. Mēs ar Valdi tik maz paguvām būt kopā. Tās reizes jau uz pirkstiem var saskaitīt. Kāpēc tad viņš stājās policijas bataljonā, kad mājās jauna sieviņa gaida? Jā, to jau es arī nevaru viņam piedot. Bet sirds sāp. Tu zini, kā ir, kad sirds sāp? Es zinu. Ļoti sāp. Celies uz skolu! Labrīt! Labrīt.
Nu, vai nav smuka omletīte? Nārbuļu oliņām tik dzelteni viduči. Un maizīte šoreiz ir tik labi padavusies kā nekad agrāk. No labiem rudzu miltiem tāpēc. Jā. Tagad tīra manta ir īstais retums. Visur tikai ērzacis. Kara laiks. Ne jau tikai. Vāciešiem ērzats patīk. Mans nabaga vīriņš. Nelaiķis Zauerkungs. Tas ir jau nelaiķis. Jā. Mans nabaga vīriņš bija pazīstams ar vilnas verpšanas īpašnieku šito Grīnfogelu kungu. Tas 39. gadā repatriējās uz Vāciju. Un mans vīriņš drīz pēc tam uz kapienu. Tik vien jau ir tā mierinājuma, ka neredzēja, kā mūsu bodīti boļševiki pārņem. Jā, es iesāku pa tiem ērzaciem. Nu jā, un tie Grīnfogeli reižu reizēm ieaicināja mūs uz kafeju. Uz smalkām viesībām neaicināja. Ne ar to, kas nebija, es nelielos. Un iedomājies, Ove, cilvēki, kuriem it nekā netrūkst. Taču īstu pupiņu kafiju nedeva. Nu, cigoriņiem, ērzacu. Mūsu bodītē vienmēr bija īsta pupiņu kafija. Labrīt! Labrīt, labrīt, meitiņ! Kur tu tik agri? Tev jau uz skolu nav jāiet. Rīt varētu uz Rīgu aizbraukt. Mēs abi ar Ulvi. Aiziet uz operu vai uz kino ielē, lūdzu. Jā, jā. Nu, varētu. Varētu. Paldies. Manai māsai ir diezgan plašs dzīvoklis, un ņemot vērā jūsu draudzību, nakts mājas būtu nodrošinātas. Un varētu atgriezties svētdienas vakarā ar vakarvilcienu. Rīt un svētdien Nārbuļos kartupeļu talka. Forši. Es braukšu līdzi. Nekas nesanāks. Taupi vien savus rozā nadziņus. Un tu arī esi sveša. Kā tas sveša? Es tev mammu pazīstu. Brāļus arī esmu redzējusi. Tad, kad atved produktus, malku vai tevi. Paldies par brokastīm, Zāvera kundze. Lūdzu, lūdzu, tas jau viss no tavām mājām. Es jau tikai galdā uzlieku. Es iešu vēl pagulēt. Ak, tā liela. Tu pieturi viņu. Pieturi. Tie, kas tagad ir zeņķi, pa karalaiku izaugs. Vēlāk skuķi dēļ viņiem plēsīsies, jo visi vecākie būs izkauti. Nārbuļi ir lielas un labas mājas. Savām acīm gan neesmu redzējusi. Doties no viņu labumiem, es uzbaroju. Kas tur ir slikts? Tagad ir visiem tāda peļņa. Tiem, kas ģimnāzistus uztur. 2 teri malkas un pārtika. Es vāru, mēs ēdam, dzīvojam tā kā ģimene. Aha, to tu gribētu gan. Un kāpēc ne? Aizbrauc pati un paskaties. Ne. Es nebraukšu. Es braukšu labāk uz Rīgu, citādi ieliks man vēl kartupeļu vagā. Pareizi. Šoreiz brauc uz Rīgu un aprunājies ar Birutu. Jā. Viņa kā jau rīdziniec varētu tev kaut kādas mantas pagādāt. Tu varētu šita paši varēt. Nu, kaut ko, kas cilvēkiem tagad nepieciešams. Matadatus, adatas, diegus. Labi. Nu, labi, ne jau man viņu mācīt. Es eju gulēt. Ну вот, пани Едвига, картошечка нынче родилась хорошая, крупная. С такой картошечки можно сделать. Растереть ее как следует. Молочком
Кстати, зачем им столько картошки, а? И половины не убрали, ну? Nodokļi lieli. Да ну для себя. Свиней кормить. Ну, а свиней куда девать будут? Сейчас зайдут. Все можно купить. А, вон оно что. Эх, пьют нашу кровушку. Устала, небось? Ты же мои корзины носил. Так нужно, пани Виля. Договорились. Сегодня вечером вот я... Sova! Nāc palīgā izcelt maisus! Nu, es negribēju. Gribēju gan. Apvainojies. Es neesmu nekāda jaunkundze. Kas no? Runā. Tu pati nezini. Ube panāk! Tu pavadi Mirku pēc vakariņām uz mājām. Labi. Es negribu, ka Jānis iet. Viņi tam sagros galvu. Harmonikas spēlēšana ir tikai tāds iegansts. Māt, nu ko tu atkal izdomā? Nu, jau es. Enī izdomājis, kā Mirgu iedabūt Nārbuļos par saimnieci. Un kad tas vienreiz beigsies? Kad jūs beidzot visi trietā būsiet pie vietas, un tas skuķis nebūs ne tuvā. Jums gan šogad daudz kartupeļu izaug. Ne tā kā citiem. Bet jums jau tā vienmēr, vai ne? Jauki pie jums dzīvot Nārbuļos. Jauki gan. Man nav vajadzīgs pavadītājs, kas iet pa priekšu un klusē. Man nav bailes, viena pat naktīs staigāju. Tad kāpēc es tev pavadu? Kāpēc? Varbūt, lai parunātos. Par ko? Par ko? Var par daudz ko. Kā tev pa skolu? Laimīgā tev nav jāmācās. Es gribētu. Kā tev veids? Slikti. Kā tā? Pamatskolā taču bija labākajās. Nepatīk. Un kas tad tev patīk? Varbūt tev tur ir kāda meitene, kurā esi iemīlējies? Varbūt. Labi, es iešu. Man mājas tepat. Kas tev notika? Ej projām! Liec man mieru! Tu dzirdēji, ej projām! Ienīsti.
Šodien pusdienās mēs nebūsim. Ja neuznāks lietus, pievakarē būsim beiguši. Jā, skatījos, tāds apmācies. Pasteidzieties. Mirga nav atnākusi vēl. Nav. Ilgāk vairs negaidīsim. Ja viņi atnāk, tad... Labi, pāēdināšu un teikšu, lai iet uz lauku. Cik tad te tālu tas gājiens? Vai, bet ja viņa vēl nav, tad... Kā tik nav apslimusi, ko tos smagos grožus vakar cilādama? Strādāja tāpat kā visi citi. Un viņa jau pie tik smaga darba nav radusi. Nu jā. Jānelī, tā vajadzēja meiteni pavaktēt. Man? Kā es varēju? Jā. Maisu vezums mājās vezdams. Ja atnāks, šodien Vasīliju pielikšu blakus. Lai nes, palīdz izbērt. Foma, tam jau Jadviga. Pieskrien klāt paķer grozi, ka tas vēl knapi pusē. Ilgi vēl rīsi? Vai nāksi? Tak ļauj cilvēkam paēst. Kas viņam liecies? Nē, nu nekā nevar saprast. Kā Mirga neatnāca šodien. Tad jūs tā jaudatni tagad esat bezatbildīga. Par ko jūs vakar runājāt? Varbūt sastrīdējāties? Par ko tad mēs strīdamies? Es jau nezinu. Es nekā nezinu. Tu varētu mājās atvest kādu meiteni. Kādu meiteni? Vienalga kādu. Kā tikai no saimniekiem. Mums jālūko Jānis izpecināt. Kad viņš precējies, mazāk domās par Mirgu. Kā tad tu zini, ko viņš domā? Es jūtu. Un Edgars arī. Kā tev viņa neko nenozīmē, vai ne? Jā. Jadviga un Gūstekiņi šodien pabeigs pārlasīt kartupeļus. Labi. Daudz cīko. Cūkbarībai. Paklau. Varbūt vajadzētu paņemt pabarot vēl vienu cūku. Bet rudens. Sievēni nav audzelīgi. Viņi slikti ēd un slimo. Izaugt jau izaugt, ka tikai neatņem fronts vajadzībām. Varam slēpt. Ko tu noslēpsi, ka rukšķi? Gaļa. Iesālīsim mucās un šķūnī zem salmiem. Laba doma. Var jau arī tais bedrēs, kas meža malā. Nu, tur, kur kartupeļi. Ne jau tagad ziemā, kad tur kartupeļi, bet vasarā. Tur ir augsts, kā pagrabā. Jūs te runājat par gaļas slēpšanu, kad cibēni vēl nemaz nav. Mammu. Būs. Paklau. Es domāju, ka tā ir nolemts. Būs. Ņemsim sivēnu. Labāk divus. Nu, ko mēs citur tos kartupeļus liksim? Kad pa kartupeļiem, kad maišo vajadzētu aizvest uz darbīgie būdeļniecēm. Un kad gaļas gabalu. Labi.
No mirga strādāja. Nu, pats, kad būs pārstaipīsies, saslimus šodien neatnāca. Nevajag palikt parādā. Man jau nav žēl, ka tu viņai kaut ko aizved, bet brauc viena. Nu. Tu neuztraucies, vedekliņ. Ja Jānim iepatiksies tā meitene tā pa īstam, lai tā, ka viņš viņu dabū. Šī jau pie viņas skriešas atskries. Ne jau mīlestības dēļ. Ja tavs dēls drusku pieklibo, vai tad viņš vairs nav vīrietis? Ko? Lai visu mūžu noskatās, kā citi viņu sievu dancina. Es noskatījos šķunītī. Es atskatījos. Puiši kā uzburti. Gāja no rokas rokā. Redzēju. Smuka meita. Man arī patīk. Augsts vakars. Tūlīt beigsim. Nāc, ņemam ārā. Būs jau labas. Kas par? Kas par vakaru? Vai kā tie dūmi gan koši kā traki? Iecieš savu. Ko darīs ar tām drēbēm? Labdien! Labdien! Sen te neesam bijusi. Bet bija laiks, kad dzīvojām kā jau kaimiņienes. Bija. Mans Jūlijas gāja tavam Jēkabam palīgā līdumu līst, par to dabūt celmas, no kuriem koku darbu tecināt. Sadzīvojam labi. Līdz tam brīdim, kad Juris gribēja Ēniju precēt. Bet ko nu vairs par vecām lietām runāt, kuras tāpat vairs nav labojums. Tā ne jau tāpēc būs nāks, lai klausītos, ka es tarkšķētu. Kāda kaita piemetusies? Ai, vecumā jau vienmēr sāp. Es par mazmeitu. Viņa nav pārstaipīsies mūsu kartupeļu laukā strādādama. Ja tik vien, tad lai tev sirds ir mierīgi, nekas viņai nekaita. Ak tā. Es domāju, ka slikts noticis vairs Ermoņiks nenāk spēlēt. Ermoņikam blēšas puš. Sten un pūš kā vecs cilvēks, vairs nedzied kā jaunībā. Ak, tad tu par to spēli esi norūpējusies, ko? Ilgi šim notikumam esam gatavojusies ilgi. Es jau domāju, ka neizrunāsimies, nomirsim. Es tev gribu lūgt piedošanu. Kaut gan es esmu, domājams, jau savu izcietusi. Es nezinu, kāpēc Jurnāls palika dzīvi. Arī tā un Enīs vaina tur bija. Pagaid. Neesam pie tiesas. Par savu mazdēlu glābšanu es tev esmu mūžu parādniece. Un tici, ja viņi... Es nestāšos. Nesaki. Nesaki neko. Mēs neesam sava likteņa lēmēji. Vienmēr, kad cilvēki grib izregulēt citu dzīvi, tas beidzas slikti. Tāpēc mums nevajag par to runāt. Labdien, Enija!
Mēs atbraucām. Redzēju. Mēs atvedām. Jānis nolika uz soliņa, bet akordionu gan ņemiet prom. Kādu akordionu? To, kuru Jānis Mirgai atveda. Nu, ja viņš tā izlēms, lai paliek, nav labi. No sirds dotu dāvanu atraidīt. Es jau te tikko teicu, ka mēs esam jums mūža parādnieki. Vai, meitiņ, tā nu beidzot. Nu, mocījies. Vai, tad nevajadzēja pirmajā reizē tik daudz. Taču jāpaskatās, kā tā Andelies, es jau tev gaidīju uz ar rīta vilcienu. Es nedabūju biļeti. Uj! Raukļi, nu tas nu ir vienreiz ļoti labi, tie aizies. 1, 2. Nu, malacis, ko tu te esi savadusi? Mežģīnas tādas, šitādas. Vēl, vai. Un šite. Un Adām adatas, tas ir ļoti labi. Diegi, šitie ļoti labi. Šitos es pat zinu, kam. Vajag uzreiz tā. Un diegi, brīnišķīgi. Man ir nelabi. Labi, kastīšos vēlāk. Tu negribi ēst? Es uzsildīšu pusdienu zupīti un varbūt ko tēju. Uve atved man briesmīgi labu iespienu no... Es nerunā par ēdienu un vien gribas. Kas tev tu sastaipījies? Man bērns būs. Ko tu blenz uz mani? No kā? Māma, es biju precējusies. Tā tad ne no Uves. Nē, esi taču naiva. Bet varbūt, ka tāpat. Tu skaidri zini, ko tu man agrāk neko neteici. Man tik slikti palikt tikai vilcienā. Bet tad jau vēl nav sacīts. Ir. Aldis uz Baltkrieviju aizbrauc jūlijā. Tagad ir septembra beigas. Būtu labi, ja Uve domātu, tu tak ar viņu. Bet viņš nav pilngadīgs. Nu tieši labi. Neapjēgs. Un apprecēsties vēlāk. Tā, ka nekas nesanāk. Vajadzēja tev braukt uz kartupeļu šrakt. Būtu te pie pusdienu galda palicis slikti, lai visi redz. Mam. Uve tad ar neko nevarētu noliekt, kad viņam kaut kas ar tevi ir bijis. Dievs pasarga! Kara laikā palikt vienai ar bērnu uz rokām. Ko tu vispār ar viņu ielaidies? Mamu! Uve? Tu? Elgiņa atbraukus no Rīgas. Žēl jau, ka neaizgāja pretī. Pavisam nomocīsies ar to smago koferu. Pilnīgi slim. Man bija jāmācās. Grāmatas jau nevajag stādīt augstāk par cilvēku. Draudzība jau galu galā ir uzliek pienākums. Pieklājības dēļ varēja kaut ko pateikt. Paldies, Zaura kundze.
Saslaucīt.